No 27. līdz 31. jūlijam Masalacā notika vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem Latvijas elpa Masalacā 2015. Tajā tikās bērni no dažādām valstīm, lai piedalītos kultūras un sporta pasākumos, kā arī iepazītu latviešu kultūras bagātīgo vēsturi un neformālā vidē uzlabotu valodu zināšanas. Nometnē piedalījās 51 bērns no 9 valstīm – Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas, Īrijas, Luksemburgas, Beļģijas, Vācijas, Krievijas un Latvijas. Šogad šajā nometnē ir bērni vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Bija plānotas un paredzētas vēl 2 nometnes, bet diemžēl SIP neuzskatīja par nepieciešamu viņus atbalstīt. Neizprotam iemeslu dēļ, jo pamatojums bija vairāk apšaubāms. Un tādēļ ir tikai neliela daļa no visiem tiem bērniem, kuri mums katru gadu brauc uz nometnēm, bet vienalga mēs jūtamies lieliski. Nometnē piedalījās arī bērni, kas Latvijā nav vēl nereizi bijuši, un tādēļ šī viesošanās bija kā atklājums. Šogad tikai neliela daļa bērni, kuri ir dzimuši Latvijā, un līdz ar to viņi zina, ka te ir tā vieta, no kurienes viņi nākuši. Diemžēl liela daļa ir bērni, kas skatās, izrādās tāda ir mana tēvzeme, par kuru man ir stāstījis mamma, vecmāmiņa, tēts vai vectēvs. Pamatā mēs runājam latviski, bērniem liekam kaut vai vienkāršos tekstos, vienkāršos vārdos sacīt latviski tiem, kas nemāga, bet lielākā daļa bērnu zina latviešu valodu, viņiem vienkārši ļoti lēni jārunā, lai viņi saprastu, un viņi spēr pirmos soļus pārvarot bailes runāt valodā, kuru viņi ir mācījušies, jo pamatā jau mītnes vietās ne tikai vecāki mēģina, cik iespēja robežās mācīt valodu, bet arī latviešu valodas skoliņus, un, teiksim, es varu atzīmēt kā izcilu Maskavā esošo pie vēstniecības latviešu skoliņu, kur bērni mums brīvi runā latviski. Sanktpēterburgā ļoti labi veic šis darbs. Ir bērni, kuri ir bijuši jau iepriekšējā gadā nometnē, un vecāki ir aicinājuši mācīt tālāk un kādus vairāk vārdus zināt. Viņi tiešām atcerās gadu laikā to, ko ir iemācījušies, un mēs runājam arvien vairāk un brīvāk latviešu valodā. Valodas apgūves process ir padarīts interesantāks ar dažādu nodarbju palīdzību, gan dejām, gan rotaļām, gan dažādām mākslinieckām aktivitātēm, gan arī kopīgām ekskursijām, kā piemēram apmeklējot Masalacas rotaļu peļu muzeju, kura ekspozīciju veido aptuveni 1300 mazie dzīvnieciņi. Tur ļoti man viss patika, un es pati pelīti iztaisīju un tur noliku. Tas ir iespēja iepazīt Latviju vairāk. Man pašai. Es neesmu bijis nemaz Masalacā savā mūžā. Un bērniem arī valodas ziņā un arī draudzības ziņā. Projektu īsteno biedrības Radošā apvienība Sapnīca, sadarbības platforma, reģionālā sabiedriskā organizācija Latviešu biedrība Sanktpēterburgā Daugava un Masalacas novada pašvaldība. Es priecājos par jebkuru, kas ir atbraucis uz Masalacu, jo aizbraucot mājās, es domāju, ka viņi paņem līdzi ļoti daudz pozitīvu emociju. Un, protams, mūsu lielais trumpis, jeb tas viss, par ko mēs ļoti priecājamies un ar ko lepojamies, tā ir mūsu daba. Sasniegtais rezultāts nav mērāms nekādos ciparos, tas vienkārši ir grandios un liek projekta īstenotājiem kalt jaunus nākotnes plānus. Redzot to, ar kādu sajūsmu viņi dara visu un mācās un apgūst, un cik viņiem tas ir ļoti vajadzīgs, tā ir man cieša pārliecība, ka mūsu pienākums ir ļaut šiem bērniem atbraukt uz Latviju un redzēt vietu, kas viņiem ir tēvzeme. Es domāju, ka visvairāk palīdz masalacieši kā tādi, jo tik latviska vide, kāda ir Masalacā, nebūs atrodama ne Rīgā, ne Daugavpilī, ne kādā citā lielajā pilsētā, un Masalacas daba, es domāju, parāda tieši tēvzemes skaistumu.